Rīgā Iļģuciemā līdzīgi kā Bolderājā kļuvis bīstami iziet uz ielas. It sevišķi vakara stundās, kad medībās iziet plēsoņas. 3 suņi, kuri tuvēju apkārtni, jau teju iztīrījuši no kaķiem. Šie suņi medī nevis tāpēc, ka būtu izsalkuši, bet gan tādēļ, ka viņiem patīk asins garša. Tā secinājuši vietēji iedzīvotāji un saka, ka nākamais par upuri var krist arī cilvēks. Brīdinam, ka sižetā var būt nepatīkami skati. Iļģuciemā kādā privātmājā mīt vecs pārdains vīriņš, kurš ļoti mīl savus dzīvniekus suņus. Tie it kā ir viņa īpašums, bet tajā pašā laikā auguši te uz savu vaļā. Pēdējo 4 gadu laikā suņi kļuvuši arvien agresīvāki. Tie ne tikai rej uz cilvēkiem, bet arī iemācījušies veikli medīt. Tie suņi arī kaķus plēš un ēd. Man ir arī tāds video, kur mūsu dārzā viņa suns ir ievilcis kaķi un kaķim ir nograusts jau pakaļkājas aste. Arī citi vietēji redzējuši suņu šausmu darbus. Plēsoņas uzbruk pat 3, ielēns kaķi, noķer un saplosa dzīvu. Dažiem rajona iedzīvotājiem pat izdevies šos notikumus iemūžināt video. Neko citu īsti izdarīt nevar, jo policija parasti atbrauc par vēlu. Поэтому и полиция ее вызывают, она приезжает тут также возле забора и все. Это же вот частная территория, и бегают, грызут. Но вот именно здесь, в этой округе, они выбегают, видимо, пробегутся, поймают и потом обратно. Я не знаю, как они, кто их такому научил. И они троем вечно, вот эта одна хромая и вот эти вот 2, и они вечно троем. У меня у самой, да, кот и кошка, и как бы кот уличный. И, ну, как я теперь выпускаю? Я вчера побежала, его быстро домой принесла. Kaimiņi saka, vīrietis suņus tur pavairošanai, bet medīt dzīvnieki vairāk sporta pēc. Kaķu ēšana ir otrā plāna process, galvenais ir upuru vajāšana. Ar 2 tādiem spieķiem, jā, viņš iet, viņš nes somām ēdienu. Jā, var redzēt, tā nav, ka tie suņi ir pilnīgā badā, bet viņi ir nepietiekami pārēduši. Jo suņi ir lieli, suņu ir daudz, un tad, kad viņam labs peļņas avots ir tiem suņiem regulāri ir kucēni, un tad viņš tos kucēnus stiep arī pārdot. Jā. Tas ir viņam mazais bizness. Kas attiecas uz atbildīgajiem, tad reālu rīcību no dienestu puses neviens vietējais nav redzējis. Bezmaz pats ķeries pie bises. Tikai tādās reizēs policisti gan spēja ātri visu sakārtot. Dienesti man raksta atbilstoši tādam un tādam pantam, ka viss esot normas robežās, viņš tomēr rūpējoties par viņiem, tur esot ūdens nolikts pie mājas, esot žoks apkārt teritorijai. Un viņi neko nevarot iesākt. Pats vīrietis nav kaut no kontaktu, vai viņš? Vīrietis ir, es domāju, viņam kaut kas īsti nav ar galvu kārtībā. Viņš ir tāds, viņš saka, ka viņš nedzird, lai gan to, ko vajag, to viņš diezgan labi dzird. Un, ir... Dažreiz ir agresīvi noskaņots. Šobrīd mēs nesaveicinamies, jo tā kā es esmu arī ar viņu kopā, mēs esam bijuši gan administratīvajās komisijās, es sanāku sliktā kaimiņiene, kas grib viņam atņemt viņa draugus. Arī vakardienas gadījumā, kad suņi saplosījuši kaķi, izsaukta pašvaldības policija. Bez suņu ķērājiem jēga maza, saka vietējie, jo pat, ja izdotos sastapties ar suņiem aci pret aci, tā būtu tikai fakta konstatācija. Tomēr šobrīd arī tas esot svarīgi, saka policijā, lai vismaz ievāktu pierādījumus par dzīvnieku īpašnieku, kurš beigu beigās varētu nest atbildību par notiekošo. Norādītajā pagalmā arī ilgāku laiku tika apsekot apkārtējā teritorija, taču arī tur šos suņus neizdevās atrast. Līdz ar to pašlaik policijas darbinieki turpina pārbaudīt visu šo te informāciju un aicina atsaukties ikvienu, kuram ir kāda informācija par pašu incidentu vai par šiem te suņiem, vai jebkāda informācija, kas varētu policijai noderēt. Jo loģiski, ka šādi klaiņojoši suņi, kuri uzbruka citiem dzīvniekiem, ir bīstami arī cilvēkiem. Vēl jāpiebilst ir tas, ka mūsu redzeslokā ir arī netālu dzīvojošs vīrietis, pie kura mitinās diezgan daudz suņi, un
Viena no versijām ir arī tāda, ka šie suņi, kas uzbruka, pieder šim te vīrietim, un arī šī versija tiek izskatīta, pārbaudīta, un visi šie apstākļi tiks noskaidroti. Agris Blumfelds, Vlads Paļakovskis, Juris Teivāns, Degpunktā.